Nu, šobrīd mums ar nožēlu jāsecina, ka visticamāk notiek jauna eskalācijas fāze. Tomēr Donalda Trumpa mēģinājumi panākt mieru vai pamieru Ukrainā nav šobrīd rezultējušies ar panākumu. Tātad jau ir šādi signāli, ka ja Zeļenskis un Eiropa nepratīsies un centīsies torpedēt Donalda Trumpa miera iniciatīvas, tad Donalds Trumps vienkārši izstāsies no šīm te sarunām, samazinās bruņoto spēku skaitu Eiropā, samazinās atbalstu Ukrainai un iespējams samazinās savas aktivitātes NATO formā. Atgādini, tas ir tāpēc, ka viss, kas skar NATO, viss, kas skar ASV, tiešā veidā atspoguļojās arī nekavējoties Latvijas Republikas situācijā un atspoguļojas pozitīvi vai negatīvi Latvijas Republikas nacionālās drošības jomā. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Nu, mēs esam labu laiku runājuši tikai pa Latvijas lietām, apmēram beidzamās 2-3 nedēļas par Latviju. Nu, kāpēc tāds ļoti svarīgi notikumi bija Latvijā? Pašvaldību vēlēšanas, Rīgas domas vēlēšanas, to mēs apskatījām, var teikt, gan pirms Rīgas domas vēlēšanām, gan pēc. Tāpēc visi var paklausīties to, ko mēs teicām. Katrā gadījumā man prieks, ka kārtējo reizi mēs esam pierādījuši, ka mūsu prognozes izrādījās ārkārtīgi precīzas. Tagad mēs atgriežamies pie starptautiskās situācijas, kura nebūtu nav patīkama un nebūtu nav laba. Un te mēs turpināsim, protams, situāciju par notikumiem ap Ukrainu, ap Ukrainu, starptautiskajā drošības vidē, reģionālajā drošības vidē. Un situācija ir tāda, ka mums bija raidījuma sērija ar nosaukumu Vai ir iespējams miers Ukrainā 2025. Gada pavasarī. Principā bija daudzas tādas tendences, kas liecināja, ka iespējams tas miers vai pamieris vismaz beidzot iestāsies. Nu, šobrīd mums ar nožēlu jāsecina, ka visticamāk notiek jauna eskalācijas fāze. Tomēr Donalda Trumpa mēģinājumi panākt mieru vai pamieru Ukrainā nav šobrīd rezultējušies ar panākumiem, kas, protams, var nozīmēt, ka Donalds Trumps un ASV administrācija vispār var atteikties piedalīties šajos pasākumos un mierīgi risināt tālāk jautājumus ar Ķīnas Tautas Republiku un Krievijas Federāciju un Ukrainas vienkārši gadījumu noliekot malā kā ne pašu galveno. Tātad viņiem ir citi jautājumi, ko risināt un, teiksim, Eiropa var nodarboties ar Ukrainu. Un mēs ļoti labi zinām, ka Eiropa nav spējīga to izdarīt. Tātad, kas ir noticis? Un šeit, protams, ir jāsaka tā, ka atgādināšu, ka Stambulā bija pirmā tikšanās maija vidū starp Krievijas Federācijas un Ukrainas delegācijām, kas nonāca pie tādiem momentiem, ka ir jāveic karagūstekņu apmaiņa, ka ir jāmēģina organizēt Putina un Zeļenska tikšanās, ka ir, teiksim, vēl tur bija daudz un dažādi jautājumi. Un bija paredzēts, ka 2. jūnijā turpat Stambulā notiks otrā šo sarunu kārta. Pirmdien, 2. jūnijā. Ukraina svētdien, 1. jūnijā veica operāciju angliski web, krieviski pauķina. Tātad trieciens Krievijas kodola triādes gaisa komponentu. Tātad precīzāk sakot, lidostām, pa vietām, kur tiek dislocēti Krievijas strateģiskie bumbvedēji, kas ir spējīgi nest atomu ieročus. Tas bija 1. jūnijas svētdien. 2. jūnijā, atgādina, pirmdien, nākamajā dienā vajadzēja notikt sarunām Istambulā. Protams, ka pēc šīs situācijas Donalds Trumps un ASV administrācija paziņoja, ka Ukraina nav viņus brīdinājuši par šo te lietu. Un tagad nedaudz gribu nokomentēt, tātad, ko tad tas īsti nozīmē. Sāksim ar to, ka pēc Krievijas Federācijas kodola doktrīnas tātad ir tā saucamā kodola triāde. Tātad kodola ieroči tiek dislocēti pirmkārt sauszemes, tas var būt šahtas,
tās var būt tātad platformas, kas ir uz dzelzceļa, tās var būt mobīlās platformas, teiksim, autotransportā, tātad, kur var notikt šo kodolieroču palaišanu. Tālāk, strateģiskās kodola zemūdenes, kas atrodas pasaules okeānā, kuras arī ir bruņotas ar kodolieročiem. Un trešā komponente ir tieši šie te strateģiskie bumbvedēji, kas ir spējīgi nest kodolu ieročus. Ja, tāda ir šī te kodola triāde. Un, Arnold, kas ir būtiski, saskaņā ar Krievijas federācijas šiem te militārās plānošanas dokumentiem, uzbrukums kodola triādei, kā teiksim, viens no Krievijas galvenajiem kodola atturēšanas spēkiem var tikt tālāk konfrontēts vai atbildi var būt kodola ieroču lietošana no Krievijas puses. Tad, principā, ja mēs strikti pieturamies pie Krievijas federācijas tātad šīs kodola doktrīnas, tad Ukrainas uzbrukums Krievijas lidlaukiem varētu nozīmēt, ka Krievijai tiesības atbildēt ar kodola ieročiem, visticamāk pa Ukrainu, ar taktiskajiem kodolieročiem. Kāds saprot, tas būtu pirmais kodolieroču pielietošanas gadījums kopš Hirosimas un Nagasaki 1945. Gada augustā. Tātad, ir jāsaprot eskalācijas līmenis, kas varētu notikt. Ja. Tātad, protams, ka Ukraiņi tātad izklāsta, ka viņi ir gatavojuši šo operāciju 18 mēnešus, tātad pusotru gadu. Jā, protams, ļoti tāda novatoriska tendence, kravas mašīnas, konteineri, kuriem jumts tātad tiek nobīdīts un droni no citiem koka maiņu jumtiem tālāk jau dot triecienus pa šiem te mērķiem un objektiem. Ir skaidrs, ka tiešām šī operācija bija ļoti tāda, veiksmīga zināmā mērā, bet, Arnold, ASV administrācija saka, ka viņi mūs neinformēja par to. Viņi principā skaidri apzinoties, ka viņi var izprovocēt Krievijas federāciju uz kodola ieroču pielietošanu, viņi neinformē savu galveno sabiedroto, no kur viņi principā ir 100% atkarīgi. Un nostāda šo te sabiedroto situācijā, kur ASV ir ļoti tādā grūtā situācijā. Tātad, ko darīt? Ja atbalstīt Ukrainu, viņi pēc šitā visa negrib, ja. Donalds Trumps ir paziņojis, ka Ukraina dara visu, lai tātad pasauli nonāk 3. pasaules kara priekšvakarā. Juridiski, kā es tev minēju, Krievijas federācija ir pilnas tiesības izmantot kodolieročus. Un tad notiek tālāk vairākas interesantas lietas. Pirmdien, 2. jūnijā Stambulā šīs sarunas tomēr notiek. Protams, ka viņas ir absolūti nerezultatīvas, tātad katra puse piestāda savus nosacītos memorandus, kur ir absolūti izslēdzoši, tātad neviens pat netaisās šos memorandus apspriest. Krievija pieprasa to, ko viņi pieprasīja no paša sākuma, Ukraina, protams, to noraida, to, ko piedāvā Ukraina, nav pieņemams Krievijas federācija, tātad nekāda pamata, nekādām sarunām nav. Un, protams, visi gaida, kāda tad būs Krievijas reakcija. Pateiksim godīgi, ka pat uz šo brīdi vēl Krievijas reakcijas tādas, ļoti nopietnas nav. Un es domāju, ka tas arī saistīts, ka visi gaidīja, ka būs nekavējoties Krievijas kaut kāda ļoti nopietna reakcija jau iepriekšējās nedēļas sākumā, tātad uzreiz pēc 1. jūnija. Šāda reakcija pagaidām nav bijusi. Jā, turpinās Krievijas raķešu un dronu triecienu Ukrainas kritiskai infrastruktūrai, bet ir viena nianse. Krievijā ļoti nopietni apspriež lietu izbeigt moratoriju, tātad izbeigt moratoriju pret triecieniem Ukrainas valdības ēkām Kijevas centrā un tātad izbeigt moratoriju saudzēt Kijevas politiskās un militārās vadības, teiksim, līderus. Tas nozīmē to, ko Ukraiņi principā ir darījuši Krievijas teritorijā, mēs to apspriedām, tātad ir tikuši nogalināti vairāk Krievijas federācijas ģenerāļi, dažādu dronu triecienu rezultātā, tātad ieparkota automašīnu uzspridzināšanas rezultātā, tātad ir gājuši bojā dažādi žurnālisti. Krievijas federācija arī līdzīgu operāciju rezultātā. Ukrainā pagaidām tas netika piemērots, teiksim, no Krievijas federācijas puses. Tātad viena no šīm iespējamām atbildēm varētu būt tātad Ukrainas politiskās militārās vadības
likvidācija, fiziska likvidācija. Un šeit ir runa par Zeļenski personīgi, par viņa administrācijas vadītāju Jermaku, par bruņoto spēku komandieru Sirski, par tātad militārās izlūkošanas pārvaldes vadītāju Budānovu un par to cilvēku, kas tieši bija atbildīgs un plānoja šo te 1. jūnija operāciju pret Krievijas strateģiskajiem būvvedējiem, tātad Ukrainas drošības dienesta vadītāju Miļuku. Tātad, principā, tie ir tie mērķi, kas varētu tikt, vismaz mēģināts fiziski likvidēt šos te cilvēkus. Ja? Tātad šis moratorijas varētu beigties. Kaut redz, vēl viena milzīga eskalācija. Ja? Tātad, bet kamēr mēs te runājam, vēl nekāda, teiksim, triecieni nav bijuši. Es domāju, šeit kodola trieciens. Karš turpinās tādā situācijā, ka Krievijas federācija uzskata un apmēram ziņo, ka tā ir sasniegusi jau Dņepropetrovskas apgabala robežu un pārgājis jau Dņepropetrovskas apgabalā, Sumu apgabalā un tuvojas Sumu pilsētē, kas nav pārāk tālu no Krievijas federācijas un Ukrainas robežas. Un rezultātā, protams, lai šo situāciju kaut kā atrisinātu, notika arī Donalda Trumpa un Vladimira Putina telefoniska saruna, kas ilga stundu un 15 minūtes, kur principā Donalds Trumps arī paziņoja pēc tam, ka Krievijas federācija noteikti atbildēs skarbi uz šo te 1. jūnija triecienu un ka principā viņš nekādā veidā neieviesīs pagaidām nekādas sankcijas un praktiski šajā situācijā viņš pat vainoja Zeļenski. Jo būtībā būsim atklāti. Ja tev 2. jūnijā ir paredzēts sarunas un tu 1. jūnijā veic šādu triecienu, protams, ka tas nozīmē, ka miera process tiek torpedēts. Donalda Trumpa miera process tiek torpedēts un izdarīs to Zeļenskis. Ņemot vērā to, ka Donaldam Trumpam Zeļenskis ārkārtīgi nepatīk, mēs jau par to runājām, gan par to, ka Zeļenska dēļ bija 1. termiņā impeachmenta procedūra, gan Zeļenskis tika izmests ārā 28. februārī no Baltā nama pēc šīm te sarunām. Un, attiecīgi, šis moments noteikti nekādā veidā neveicina Donalda Trumpa attieksmi pret, teiksim, pozitīvu attieksmi pret Zeļenski. Ja. Tāda notika šī saruna. Acīm redzot ar mērķi tomēr šo situāciju nomierināt, lai Krievija tomēr nepielietotu taktiskos kodolieročus, jo tas būtu ārkārtīga eskalācija. Ārkārtīgi. Nekad vēl kopš 45. gada šāda eskalācija nebūtu bijusi. Lūk, tad pirmo reizi ieradās Vācijas jaunais kanclers Merts ieradās 4. jūnijā Vašingtonā, lai tiktos ar Trumpu. Un šeit bija ļoti interesanti, jo iespējams, ka Merts un sabiedroti Eiropā gaidīja, ka līdz šim 4. jūnijam Vladimirs Putins pieņems lēmumu kaut kādā veidā dot maksimālu triecienu Ukrainai. Līdz 4. jūnijam nekas nenotiek. Tātad Merts runāja ar Donaldu Trumpu, un Donalds Trumps, kā es paziņoju, ka pārfrāzējot to, ko viņš teica žurnālistiem, ka Zeļenskis pats vainīgs, ka pēc šā uzbrukuma, protams, ka nevar gaidīt neko citu, kā to, ka Vladimirs Putins un Krievija veiks raķešu, dronu un bumbu triecienus pa Ukrainas objektiem. Bet šeit mēs varam konstatēt, ka, diemžēl, tas process, par ko mēs runājām, manuprāt, vai iespējams miers vai pamiers Ukrainā 2025. gada pavasarī, tas nav realizējies. Tātad šobrīd ir 2025. gada vasara, situācija ir kļuvusi sliktāka, visticamāk mēs varam sagaidīt plašu Krievijas federācijas uzbrukumu, jeb vasaras kampaņu, visticamāk pret Zaporožju dienvidos, Sumi ziemeļ austrumos, un arī Dņepropetrovska un Dņepropetrovskas apgabals. Tā kā šobrīd, diemžēl, par mieru vai pamieru mēs runāt nevaram. Un noslēgumā mums ir situācija, ka 27. un 25. jūnijā notiks kārtējs NATO samits Hāgā. Un šeit ir tāda lieta, ka Donalds Trumps ir kategoriski pret, ka Zeļenskis tiek uzaicināts un piedalās NATO samita darbībā, kur pretī Nīderlande un Eiropas sabiedrotie ir, protams, par to, lai Zeļenskis piedalās. Un, Arnold, par to mēs apspriedīsim atsevišķā raidījumā par samita rezultātiem. Šobrīd, kā pats saprot, Trumps neierodās.
teiksim, ja Zeļenskis ierodas, neierodas Trumps. Vēlreiz atgādinu, 70% budžeta un visu militāro spēju tā ir ASV. ASV ir kontrola pakete NATO, ja mēs, teiksim, runājam tādos ekonomiskos terminos, ja. Un, principā, ir skaidrs, ka pārējās valstis ignorēs ASV viedokli vai ASV kaut kāds lēmums, tad no Eiropas sabiedrotiem vajadzēs rūgt samaksāt par to. Proti, kāda varētu būt situācija noslēgumā? Donalds Trumps paziņo, ka ASV izstājās no Ukrainas sarunām. ASV turpina savas attiecības, ekonomiskās, politiskās attiecības ar Krievijas federāciju un Ķīnas Tautas Republiku bez Ukrainas, teiksim, gadījumu. Ukrainas gadījums vairs neietekmē šīs te attiecības un šo te attiecību attīstību. Ja? Tātad Eiropa praktiski paliek 1-1 ar Krievijas federāciju. Eiropa jau paziņojas, ka bez ASV drošības garantijām tā nav spējīga nedz sūtīt savus bruņotos spēkus uz Ukrainu, nedz tālāk atbalstīt Ukrainu kā, teiksim, kā valsti šajā te konfliktā. Protams, visticamāk, ka NATO samitā būs kaut kāds kompromiss, tādā ziņā, ka Zeļenskis iespējams ieradīsies, bet viņš nepiedalīsies NATO dalību valstu vadītāju galvenās tikšanās formātos Hāgā. Jo pretējā gadījumā, ja, kā es teicu, Eiropas sabiedrotie strikti nostāsies pret ASV un ASV attiecīgi, kā ASV varētu rēģēt? Pirmkārt, ASV jau paziņoja, ka izvedīs daļu savu bruņoto spēku no Eiropas, uzreiz pēc NATO samita. Un, protams, ka neviens nav atcēlis jautājumu par NATO transformāciju vai ASV izstāšanos no NATO kā tādu. Un pašā noslēgumā no manas puses ASV jau parādīja, teiksim tā, ar dažiem signāliem, ka Ukrainas notikumi vairs nav prioritāti. Pirmkārt, ASV aizsardzības ministrs Hegsets nepiedalījās Ramšteinas tikšanās formātā, kas ir jau kopš konflikta sākuma formāts, kur NATO un citas valstis tiekas, lai noformulētu konkrētu palīdzību un atbalstu Ukrainai. Un otrkārt, Amerikas Savienotās valstis demonstratīvi nosūtīja tehnoloģijas, pretdronu tehnoloģijas un platformas uz tuviem austrumiem, nevis uz Ukrainu. Pateicot, ka tuvi austrumi viņiem ir svarīgākie. Ja. Tātad jau ir šādi signāli, ka ja Zeļenskis un Eiropa nepratīsies un centīsies torpedēt Donalda Trumpa miera iniciatīvas, tad Donalds Trumps vienkārši izstāsies no šīm te sarunām, samazinās bruņoto spēku skaitu Eiropā, samazinās atbalstu Ukrainai un iespējams samazinās savas aktivitātes NATO formātā. Arnold, tāda ir situācija par šīm te, teiksim, dažām nedēļām, kopš mēs, teiksim, nerunājām par Ukrainu un par šiem te momentiem. Tātad, acīm redzot, varam konstatēt, ka miera process tomēr nav sasniedzis rezultāts, eskalācija turpinās un diez vai mēs varam sagaidīt kaut kādus nopietnus, pozitīvus signālus tuvākajā laikā attiecībā uz uguns pārtraukšanu vai mieru Ukrainā. Arnold, kāds tavs viedoklis? Ņemot vērā, ka tu visi jau, Raimond, ļoti detalizēti izstāstīja par esošo situāciju, es varu piebilst sekojošo, ka jebkura darbība izraisa pretdarbību. Ja? Un es domāju, ja iespējams Krievija dos kaut kādu triecienu, bet es domāju arī, kad Ukraina to saprot un Ukraina gatavojās un noteikti, ka tā nav vienīgā operācija, ko Ukraina plāno Krievijas federācijas teritorijā. Ņemot vērā kaut vai to, ka ļoti daudz ukraiņi dzīvo un viņiem ir atbalstīti arī Krievijas teritorijā. Ja runa iet par Amerikas Savienotām valstīm, par Trumpu, ja viņa attieksmi šajā situācijā, tad es domāju, ka Krievijai būtu izdevīgi, ja, teiksim, Amerikas Savienotās valsts pārstāt dot palīdzību Ukrainai. Ja. Viņiem tas būtu ļoti izdevīgi, tad tā situācija, ātrāk atrisinātos, Krievija gūtu lielāks panākums, ātrāk virzītos Ukrainas teritorijā iekšā. Kā tas viss beigtos grūti pateikt, bet katrā gadījumā bez tu ļoti labi saprotību, kurš to saprot bez Amerikas Savienotām valstīm, ir grūti būtu pretoties. Ja.
Es nedomāju, ka Krievija gatavojās pielietot kodolieroču, jo jebkurš kodoltrieciens, es domāju, tas būtu sākums 3. pasaules karam, jo, neatbildēt uz šādu triecienu nevarētu, jo tas apdraud visas pasaules drošību, un es domāju, to apzinās jebkurš arī Krievijas federācijas vadība, Putins to apzinās un tā tālāk. Jo pielietojot kodolieročus, tas izraisīja 3. pasaules karu. Tas ir tāds mans viedoklis. Es domāju, ka Krievija mēģinās varbūt ar dažādām metodēm radīt situāciju, lai Amerikas Savienotās valsts izstātos un pārtrauktu palīdzēt Ukrainai. Jā, Arnold, visticamāk tā arī viss notiks. Tā kā turpināsim sekot šiem notikumiem. Vēlreiz atgādinu, tas ir tāpēc, ka viss, kas skar NATO, viss, kas skar ASV, tiešā veidā atspoguļojās arī nekavējoties Latvijas Republikas, situācijā un atspoguļojas pozitīvi vai negatīvi Latvijas Republikas nacionālās drošības jomā. Paldies tev, Arnold! Paldies, Raimond!